Šis ir augstākās klases robotu putekļu sūcējs, tāpēc es sagatavoju netīrākos pārbaudījumus, lai noskaidrotu, uz ko tas ir spējīgs. Bāzes stacijā robots spēja pats sevi iztukšot un izmazgāt birstes. Man bija tikai jāuzpild tīrīšanas līdzeklis un ūdens. Un es ieslēdzu automātisko tīrīšanas režīmu, kur tas gan sūdz, gan mazgā. Tas uzreiz mēģināja iztīrīt izlijušo smūtiju un pārsteidzošā kārtā neizsmērēja to pa visu grīdu. Tas gan vēl tikai iepazina manu dzīvokli un izskatījās diezgan apjucis, bet pēc tam es palaidu to izmazgāt konkrēto zonu un kaut gan traips jau bija piekaltis, sanāca to izberst ar 3 mazgāšanas reizēm. Un tieši tāpat gāja arī ar kečupa traipu. Ar izbērto zemi gan gāja nedaudz grūtāk, nabadzīgam sākumā nesanāca tikt uz paklāja, bet viņš nepadevās. Tas nedaudz piepaceļ mazgāšanas birsti vai uz garāku plūkstnu paklājiem spēja pilnībā noņemt savas birstas nost. Jaudīgākajā sūkšanas režīmā es teiktu, tas ļoti labi tika galā ar šo melnzemi. Paklājs pilnīgi tīrs un grīdu sanāca izsūkt pat pie pašām grīdlīstēm. Nu, krīpatiņi vēl palika. Vēl es izveidoju šķēršļu joslu, lai iztestētu mākslīgā intelekta objektu atpazīšanu. Var redzēt, ka tas ir labi uztrenēts tieši uz dažādiem vadiem. Šo maciņu gan viņš nedaudz pastumdīja, bet tad arī saprata, ka labāk nevajag. Tālāk es beidzot tam ļauju kārtīgi iztīrīt visu savu dzīvokli, kamēr es pats sēdēju kafejnīcā un to vēroju. Un es saku godīgi, es iepriekš nekad neesmu šo grīdu redzējis tik tīru.